Dzemdības un grūtniecība vispār ir ļoti neparedzams process. Mēs nekad nevaram zināt, kas tur aug un kāds viņš aug. Un patiesībā jau nevienam no mums neviens nav devis nekādas garantijas. Mums neviens nav garantējis, ka mums piedzims vesels bērniņš. Un tajā pat laikā ir arī otra puse, ka neviens nav garantējis, ka bērniņš piedzims nevesels. Un, manuprāt, tā ir viena doma, ko vecākiem paturēt prātā, ka jā, manā ģimenē jau ir bērniņš ar kaut kādiem funkcionāliem traucējumiem. Tas nenozīmē obligāti, ka tas notiks otrais. Un palīdzoši, protams, var būt saprast, kas tad īsti notika. Vai tas bija saistīts ar kādu ģenētisku saslimšanu, kur, protams, tad ir lielākas iespējas, ka tas varētu atkārtoties, bet vecākiem bieži vien vieglāk ir, ja viņi zina, nekā viņi nezina. Bet par ģenētiskām viņi varētu... Es domāju par varbūtībām. Teiksim, cik liela ir tā varbūtība, un tas var palīdzēt vecākiem pasvērt tos kausiņus uz vienu vai uz otru pusi. Tas, protams, varbūt nebūs izšķirošais, bet reizēm ir vieglāk, ka es zinu, kādas ir manas iespējas, un es apzināti pieņemu lēmumu jā vai nē. Jā, varbūt tas ir saistīts ar kaut kādām dzemdību traumām, un tad tas ir atkal faktors, ko mēs varam censties kaut kādā veidā kontrolēt. Mēs varam izvēlēties citu vecmāti, citu ginekologu, varbūt pavisam citu slimnīcu. Varbūt, ja bērniņš ir dzimis pirmajās dzemdībās dabiski un ir bijuši kaut kādi sarežģījumi, varbūt otrais mēs varam runāt par citiem veidiem, kā bērniņu piedzemdēt, vai ne? Tāpat arī savu uzturu. Ko mēs ēdam, vai mēs lietojam kaut kādas vielas vai nelietojam, tās visas ir lietas, ko mēs varam ietekmēt. Un tad, pirmais būtu droši vien saprast, kas bija un kā tas saistās ar manām domām par nākamo grūtniecību, un ko es tur varu darīt un ko es nevaru darīt. Un tās bailes, protams, ir ļoti dabiskas, un viņas ir visiem, viņas ir ne tikai mamām, bet arī tētiem. Un, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka vecāki var runāt viens ar otru par šīm bailēm. Ka, ja es domāju par vēl vienu bērniņu, ir ļoti svarīgi man pateikt savam vīram, klausies, zini, man ir ļoti bail. Un viņš varbūt var pateikt, zini, man arī ir bail, bet mēs esam stipri, mums ir spēcīga ģimene, mums ir daudz resursu, mēs to varēsim izdarīt. Vai varbūt vīrs pasaka, jā, man arī ir bail, bet padomājot par reālo situāciju, mēs varbūt nemaz nevaram to izdarīt. Mēs nevaram atļauties uzņemties risku par vēl vienu, piemēram, bērniņu ar īpašām vajadzībām. Un tā ir tā trešā lieta, izvērtēt, kāda ir mūsu ģimenes situācija šobrīd? Vai bērns ar īpašām vajadzībām ir tik ļoti prasīgs un paņem tik ļoti daudz mūsu resursu, ka varbūt mūsu ģimenē pat nav resursu vēl vienam veselam bērniņam? Vai gluži otrādi, ka ir šāda situācija, bet es zinu, ka es varēšu izturēt vēl kaut ko, ko dzīve varētu piespēlēt. Un jebkurā gadījumā, manuprāt, vispalīdzošākais ir runāt skaļi par savām bailēm. Vai nu tas ir partneris, vai mamma, vai atkal draudzene, vai psihoterapeits, vienalga, bet runāt par to un nosaukt vārdā, jā, man ir bail, ka man varētu piedzimt vēl viens bērns ar īpašām vajadzībām, un tad mēs tiekam tālāk. Ja tā notiktu, kā tas būtu, kā tas ietekmētu jūsu tagadējo dzīvi, kā tas ietekmētu tevi kā sievieti vai vīru, ja, un tā tālāk. Tā kā runājot par tām bailēm un saņemot atbalstu, tas varētu būt labākais veids, kā pieņemt lēmumu, vai mūsu ģimenē būt vēl vienam bērniņam vai nebūt. Jā, baidīties par to mums nav jākautrējas, svarīgi ir runāt. Bet arī mums brīnumiņā iepriekšējais gads noslēdzās ar divām lielām skumjām, sēru vēstījumu, kad mūžībā devās mūsu īpašie bērniņi 2. Un tā bija tāda mums kā komandai, tas bija ļoti liels trieciens smagums, jo šī pieķeršanās mums īpašiem bērniem ir ļoti izteikta. Bet arī ne tikai šajās ģimenēs, bet jebkurā ģimenē, kur ir šis ārkārtīgi smeldzīgs, sāpīgais zaudējums. Un man pašai kā mammai liekas, ka tā cerība ir nākamais bērniņš, bet mēs nezinām, kā būtu, ja būtu, jo es paldies Dievam šajā situācijā neesmu. Bet kā palīdzēt tiešām saņemties, jo tā bēda ielēja un tā sāpju
upe ir tik dziļa un nepārvarama, bet kaut kur jau ir tā cerība šajā lielajā bezcerībā. Un varbūt tiešām nākamais bērniņš ir tā gaisma, kas... Jā. Es domāju, tā arī būtu, cik ģimeņu, tik viedokļu, ka būtu daļa ģimenes, kur patiešām, lai tiktu pāri zaudējumam un lai samierinātos ar to, kas ir noticis, jau sāktu domāt par vēl vienu grūtniecību, par vēl vienu cerību, ka mums būs pilna ģimene, tādu, kādu mēs viņu bijām iztēlojušies, neskatoties uz to, ka varbūt iepriekšējiem bērniņam ir bijuši kaut kādi funkcionāli traucējumi. Bet, manuprāt, ļoti svarīgi arī saprast to, ka vecāki tajā brīdī, kad viņi ir šajā sēru posmā, kur viņi pārdzīvo zaudēto bērniņu, īsto bērniņu, kurš ir nomiris, bieži vien viņi pat nespēja vēl domāt uz priekšu un sapņot par kaut kādu vēl vienu bērnu, jo viņi visticamāk nespēja iedomāties nākamo stundu savu bez šī bērniņa. Ka tās sēras ir ļoti akūtas tādas, vai viņiem ir grūti iztēloties mēnesi uz priekšu, jo viņi ir iekšā tajās sāpēs un ciešanās, un ir ļoti svarīgi atkal ļauties tam sēru procesam, izsērot, izskumt par to bērniņu. Es domāju, ka to nav iespējams pārdzīvot bērnu zaudējumu tādā ziņā, kad pateikt, jā, tā bija un neko darīt. Es domāju, ka tas sāp līdz mūža galam, bet jā, ļaujoties tam sēru procesam, kaut kādā brīdī, kad mēs jau kāpjam ārā no tās bedres, mēs varam sākt saskatīt, ka vēl viens bērniņš varētu būt cerība, turpinājums un varbūt arī pavisam cita pieredze. Un tas ir atkal kaut kāds nenoteikts laika intervāls? Jā, sēras var ilgt no pusgada līdz 2 gadiem. Tas ir tāds arī, kā kurš to izsēro, bet ja sēras ilgst vairāk kā 2 gadus, tādas tiešām izteiktas sēras, tad noteikti būtu jāmeklē palīdzību, būtu jāvēršās pie kāda speciālista. Jo tad kaut kas ir iestrēdzis un ir nepieciešams to izkustināt. Es zinu, varbūt tā arī tāda nepareiza pieredze, bet tad, kad mājdzīvnieks aiziet, un mūsu ģimenē tā bija, kad principā uz rokām tas suns tev arī aiziet, un tās ārkārtīgi lielās ciešanas un tas zaudējums, un tad ir tā nākamās dienas kaut kāda, bērniem kaut kāda kompensēšana, ka tu skrien un paņem sunīti. Un tu paņem uzreiz nākamo sunīti un tu neizdzīvo to posmu. Un beigās tu saproti, ka to, ko tu esi paņēmis, viņam nespēja vispār pieķerties līdz kālam. Kad ir, stāsts ir par to, cik svarīgi ir izsērot un neuzvesties. Nemēģināt tā kā. Ja mēs to salīdzinātu ar pušumu, tad nevis mēs tam pušumam uzlīmējam virsū plāksteri un nekad vairs tur neskatāmies, bet mēs ļaujam viņam pakāpeniski sadzīt, un tad mēs varam domāt par kaut ko citu. Jā, ir ļoti, ļoti svarīgi ļauties sērām un izsērot to. Un, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti svarīgi, ka šajā ģimenē, kur ir šīs sēras skumjas, kad ir tie foršie draugi vai šīs foršās attiecības ar vecākiem, kur spēj būt tuvumā, runāt, nerunāt, klusēt, raudāt, smieties. Bet ir kaut kāda tāda tendence virzīties uz priekšu kopīgi un tomēr iet uz to nākamo bērniņu, uz to cerību, ticību, ka viss būs kārtībā. Protams, sērošanas procesā vispār atbalstam apkārtējo cilvēku tuvumam ir milzīga nozīme, un tas palīdz izsērot, es negribu teikt ātrāk, bet izsērot veselīgāk. Jā, bet, kā es saku, tā doma par vēl vienu bērniņu, tā ir katras ģimenes individuāls lēmums, un ir jāpasēž ar tām sāpēm, ir jāpasēž ar savām bailēm, un ir jāsajūt, kas ir tas, ko man vajag un ko es gribu. Un kas ir tas, kam es esmu gatavs vai kam es noteikti neesmu gatavs iet cauri. Un vai, ja teiksim, ir kaut kādas lietas, kam es neesmu gatavs iet cauri, kā tas ietekmē man lēmumu par to, vai es gribu vēl, vai man būs vēl viens bērniņš vai nē. Un justies komforta ar savu lēmumu, vai ne? Jo tas, ka līdz cilvēkiem, un man liekas, ka tas tev dos jaunu iespēju dzīvot un tā tālāk,
Bet konkrētai personai tā absolūti neliekas. Tad nejusties par to vainīgam vai nelaimīgam. Pilnīgi noteikti, jā. Tas ir ļoti svarīgi. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi par to runāt un skaļi arī pateikt, ka tu nejūties. Tev nav tagad jādomā par Annu, Pēteru un pārējiem, ko viņi grib. Jā, viņi nāk ar savu līdzjūtību, vai ne? Bet es šobrīd par to pat domāt negribu, vai es neko nevēlu. Es gribu tikai to, ko es esmu. Redz, tas ir tā doma par to, ka varētu būt vēl viens bērniņš. Nu, ja tā doma nāk no malas, varbūt tas ir tas mēģinājums uzlikt plāksteri. Nu, lai tu neciestu, ņem kaut ko labu, vai ne? Bet te ir runa par to, ka ir izejot cauri tām ciešanām, tā doma par nākamo bērniņu, viņa atnāks pati. Ir tam procesam jāļaujas, un mēs nevaram pasteidzināt sēras. Mēs nevaram, nu tagad pietiek skumji, tagad nākamais posms ir plānot jaunu dzīvi. Nu, tas tā nenotiek. Un ļoti svarīgi arī ir šiem līdzcilvēkiem un ģimenes locekļiem, brāļiem, māsām izsērot arī šo ārkārtīgi lielo zaudējumu, jo mēs esam redzējuši arī brīnumiņā gadījumus, kur pat par dzīvnieciņu, kad vecāka nepastāst, kad kaķīts ir nomirs, bet pastāst, kad kaķīts ir aizgājis, un kad šim te bērniņam šis šausmīgais uztraukums un tās ilgas, kad viņš atnāks novad jau pie nelieliem traucējumiem, kad ir šī valodiņas raustīšanās. Un atkal liekas, nu kāpēc mēs nerunājam par to, kas ir dzīves sastāvdaļa. Nāve, tā ir neizbēgama lieta, jā, bet mēs gribam pasargāt, un tad bērni nokļūst pie mums, un mums ir jātaisno kaut kādas līnijas, kas... Jā, bet pie mums nav pieņemts tā brīvi runāt par nāvi. Mums latviešiem tā kā ir drusciņ tā maģiskā domāšana par to, ka kaut kas tiks piesaukts, ja mēs par to runāsim vai kā, bet patiesībā tā ir dzīves sastāvdaļa, un arī bērniem tas būtu jāzina. Tas nenozīmē, ka ja mēs runājam par nāvi, tas nenozīmē, ka tagad rīt tev ir jāņem un jāmirst, bet ka tāda opcija kaut kad var notikt. Atkal ir jāpiemēro, protams, kā par to runāt ar bērnu attiecīgi viņu vecumam, bet slēpt noteikti nevajag. Jo patiesībai nevajag kruķus viņai. Viņa stāv pati uz savām kājām, un viņa palīdz arī citiem pieņemt to, kas ir un kas nav. Jo, ja mēs melojam, tad mums visu laiku ir jāturpina atbalstīt savus melus, lai mēs paši tā kā palīdzētu it kā tam bērnam, bet tas nav palīdzoši. Un vēl es domāju, ja, teiksim, man kā mammai nav šis resurss darīt zinām, vai man bail, kad es pateikšu kaut kā ne tā, vai... Tad ir jau šīs te atbalsta personas, psihologs, speciālists, kas var vai sagatavot uz kaut kādu pārejas posmu, ka būs zaudējums, un ir taču arī saslimšanas, kuras progresē, un ka tur ir skaidrs, ka tur nebūs dziedināšana. Dzīvot realitātē. Jā, un teikt patiesību, neslēpt neko. Un mēs atbruņosim, teiksim, bērna kaut kādas ilgtermiņā psihiskas traucējumus, kas var būt dēļ tā, ka it kā mamma gribēja pasargāt, bet te pašā laikā aiz to pāraprūpi, mēs atgriežamies atkal pie tā, vai ne? Mēs nodaram pāri, un bērnam vajadzēs palīdzību. Mūs vienmēr pavada ticība, cerība un mīlestība, un bērniem ir jādzimst, sērām ir jāiziet cauri un ir jāizdzīvo, jo tāda ir dzīve.